Čau visiem! Esam tikko izbraukuši no mājām. Ceļojums sācies. Eiropa, gaidiet mūs, Latvija. Mēs tad stāvam te rindiņā bišķiņās. Bet nav tik traki. Bišķi jau kustās. Nav tik traki kā pagājušajā reizē, te jau vispār bija līdz aizmugurei. Līdz tam aplim rindi, vēl tālāk. Priekšā ir viens Citroens, tikai ļoti jauns. Tā mazo Citroenu uzsūtīja augšā tas bagāžu nodalījumā. Es zinu, kāpēc viņš aizstika. Tāpēc, ka viņš bija uz auto, un tas būtu te, uz kājām, bet uz stikla. Tad es uzliku tikai uz stikla, redzi, uzreiz. Pirmoreiz mums nav jābrauc kaut kā augšā, no slīpu. Eiropā! Francijā. Pa kur pus te jābraucī? Pa vidu. Pa vidu. Visi brauc, ne? Brauc pakaļ te to ietēnu, viss būs kārtībā. Brauc tu, ka mašīnām jābraucī. Kurškam divas UK-zīmes sazīmēcī. Tā, lai saprot ritīgi arī UK. Tas aizskriet ar tāpat mērķingo kopā. Labi, slēdzam ārā, braucām.
ne, viņam pa navigāli pazuda GPS, tāpēc. Es jau domāju, taču nevar būt, tas stulbs es aizdomāju garām. GPS pazuda šitiem te betonu bluķiem ir. Nu tā, mēs esam pārēduši brokastis, ir 8:07 un esam atpakaļ uz autobānu. Jā. Mums visi plāni šodien izmainījās, pavisam pa 180. Mēs bijām paredzējuši braukt uz Frankfurt pie Mainz. Tur palika pa nakti šovakar, bet tā kā mēs tikām uz vienu kuģi ātrāk, tad mēs brauksim pa taisno uz leju, uz dienvidu austrumiem Aušvicas virzienā. Un mēs nokancelējam to hoteli, kas bija iebūkots. Un iebūkojam, kamēr uz kuģi mudīgi citu hoteli, tuvāk pie Aušvicas. Tā kā vēl nepilns 7 stundas un 786 kilometri un būsim hotelī. Cik tālu bija hotels rītā no Aušvicas? Rītā 3 stundas un Aušvicai klāt. Tiekamies nākošajā gadā. Braucam cauri dažiem ciematiņiem arī, jo autobāns sastrēdzis un reiz mums parādīja, ka jābrauc šitenī. Nu, vismaz interesantāk. Un iekonomējam bišķi laika. Jā.
Mēs atkal esam Vācijas laukos, jo pānis atkal krašots, ir nokrašots un jābrauc pa maziem celiņiem smukiem. Aha! Gan jau mēs tiksim līdz viesnīcai. Labi, laižam. Ok! Mēs tūlīt būsim Polijā. Pārbrauksim tai Vitei. Būsim, kāpēc to būs pārbaudu, redzi? Tagad mūs būs pārbaudījuši šitā. Tur kaut kas notiek. Mūsu pus arī, ko ir bijis, vēl rādās sarkans, bet vairs nav tāpēc, ka tur tas krašs bija. Un viss ir noklīringojas, klīrs nav neviens. Kas man teica par to, ka pārbaudīt Polijas Vācijas robežu? Tas ar tiem sakrātiem migrantiem. Es lasīju tajā tur rītās Facebookā, un tas uz tā kaut tur pāršķirs, ka tur uzrakstīt, ka Vācijas un Polijas robežu pārbaudīt jebkuru, visas mašīnas pēc kāda sakrātiem migrantiem. Tāpēc, ka migrantu daudz, man pēc tam tā lapa pazūd. Tas jau bija 6. jūliju jau. Labi, esam Polijā, ko? Ei, Vācija pievarēta. Mēs esam pilsētiņā Legnicē. Tikko iečekojamies hotelī Admiral. Izstās ļoti labs. Pa to cenu. Smuki iekšā klauni. Un tad braucam uz restorānu paēst. Ko Klaus atrada. Izstās ļoti labi. Cerēsim, ka arī tā būs. Es domāju, ka būs pēc tam bildēm un atsauksmē jābūt. Tā, tad braucam ēst, jā?